Čau, draugi, sveiciens! Jauna nedēļa, jauns fantasy podcasts, jauns Premjerlīgas fantasy podcasts. Un, ko šodien ieskicēsim piektās kārtas galvenos notikumus. Noteikti centrālais mačs bija Manchesterā, kur City tikās ar Arsenalu, par to nedaudz vēlāk vairāk. Citādi šodien viss kā parasti, ikdienas podcasts sērija. Kausa izcīņai mums ir neliels sagatavošanās posms pirms pamatturnīra, tāpēc šoreiz tāds virspusējs, bet, teiksim, nemazāk nozīmīgs, jo līgā, gan Premjerlīgā, gan arī mūsu līgā, ir bijuši dažādi notikumi, un es domāju, ir vērts arī atskatīties. Un noteikti arī akcentēšu to, ka perfektas, jeb šo ar visām uzvarām šajā sezonā, mūsu draft līgā ir palikušas vairs tikai dažas komandas. Kuras tās ir, to jau mēs redzēsim raidījuma turpinājumā. Kā jau vienmēr, pirmā sadaļa mūsu raidījumā, Sporta punkts Premjerlīgas apskats. Jā, Sporta punkts mūsu draugs šajā sezonā, un viņš arī satiksies ar mēneša labāko menedžeri, mūsu līgas labāko menedžeri mēneša griezumā, un, pārsteigs viņu, tāpēc noteikti gaidam, kad noslēgsies septembris, tad apvienotais augusta mēnesis. Sezona sākās augustā, tur tāda neliela astīte palika tajā mēnesī, un septembra mēnesī tad skatīsimies, kurš tad būs labākais menedžers, un tad jau Sporta punkts salinkosies ar šo cilvēku un sarunās interesants lietas, manuprāt. Ķeroties klāt pie Premjerlīgas apskata. Sāksim ar 21. septembra spēlēm. Redzam Chelsea uzvaru pār West Hamu 3-0, apsveicam Chelsea. Labs rezultāts viņiem. Aston Villa ar 3-1 pārspēja Wolves, Fulham ar 3-1 pārspēja Newcastle United. Šeit interesanti, es domāju, Fulhamai ļoti vērtīga uzvara, jo tomēr Newcastle bija iesākusi sezonu ļoti labi. Viens no labākajiem startiem komandas tādā kā, neatceros, 20 gadē vai kaut kas tam līdzīgs. Ļoti labs sākums bija Newcastle, bet redzam, Fulham ļoti labi nospēlēja. Jimenez, Smits Rowe izcēlās pirmajā puslaikā tiešām. Šie spēlētāji fantasy kontekstā arī esmu viņus izcēlis, un redzam, ka tas nāk atpakaļ ar atdevīti, un Newcastle tiešām tāds negaidīts zaudējums, es domāju, jo Fulham nav favorīta komanda, bet redzam arī tabulu, protams. Pēc tam apskatīsimies nedaudz vairāk tabulu, bet Fulham šobrīd 9. pozīcijā. Leicesterē 1-1 pret Evertonu, apsveic Evertonu, beidzot punkti arī šai komandai. Nav varbūt uzvara, bet tāds labs atspēriens, laba izkāpšana no 4 zaudējumu sērijas ir šis neizšķirts. Tas gan pret Leicesteru, bet neizšķirts Premjerlīgā punkti viegli nekrājās, tāpēc apsveicam Evertonu vienību. Apsveicam viņus ar šo te punktu. Liverpoolai diezgan labs panākums pret Bournemouthu, un šeit man arī mazs video. Skatāmies un pēc tam komentārs. Paldies mūsu menedžerim no drafta līgas, Jānim Pavlovskim. Jānis dzīvo Anglijā, Jānis ir Liverpool fans, un šī bija emocija no Liverpoolas. Skaists emocijas, skaists izpildījums vietējo fanu tādā izpildījumā. Un jautājums podkāstā. Interesanti zināt, vai jūs zinat, kā šo dziesmu sauc? Ja zini, raksti komentārā, kā šo dziesmu sauc. Ja esi Liverpool fans, tev noteikti tas ir jāzina. Arī ja neesi Liverpool fans, bet vienkārši sako Premjerlīgai, tev tas ir jāzina. Ierakst komentārā, kādu dziesmu mums Jānis ir uzfilmējis.
Un Jānis gan jau pats komentārā var ierakstīt savas emocijas, pārdomas, kā tad viņam šī spēle patika, kā patīk atmosfēra un dzirdēt to visu klātienē, man liekas, cita jauda. Southamptonai 1-1 ar Ipsviču. Southamptona šobrīd ar 1 punktu arī. Pirmais punkts Southamptonai. Un apsveicam arī viņus. Ipsvičai gan šobrīd 3 punkti ir jau. Tā kā, savā ziņā abas jaunpienācējas sadalīja punktus savā starpā. Neviena neapbežoja. Tā kā tā. Tottenhamai 3-1 uzvara pār Brentfordu. Ko es varu pateikt par Tottenhamu? Šobrīd tā bija otrā uzvara viņiem, nekas super labs, bet tāda 2 zaudējumu sērija ir nobeigta. Arī šajā spēlē Brentforda izvirzījās vadībā, Mbēmo ļoti ātri grūva vārds pirmajā minūtē, bet diezgan ātri arī Tottenham atspēlēja 2 vārdus atpakaļ. Tad spēles beigās šķiet kaut ko 80. minūtē vai 85. Kaut kas tam līdzīgs. Madisons pielika trekni punktu šim mačam, palīdzot Tottenhamai tikt pie panākuma. Sestdienas noslēdzošā spēle starp Manchester United un Crystal Palace beidzās kā? Beidzās visai interesanti, beidzās ar rezultātu 0-0. Crystal Palace neiesita vārtus, arī United neiesita vārtus. Šeit gan jāpiemina, ka Manchester United bija pārsvars, bija liels pārsvars bumbas kontrolē, bija arī vairāk sitienu, kopējo sitienu pa vārtiem, man liekas, pa rāmī abām komandām bija daudz maz vienāds šis sitienu skaits, bet punkti zaudēti Londonā, un šeit arī diskusijas bija dažādas, piemēram, kā zināms, pirms tam bija kausa spēle, kurā Markus Rešfords tur nospēlēja lielu spēles laiku, viņš tur, protams, labi nospēlēja, bet pretī bija tiešām zema līmeņa komanda, un šajā spēlē Markus Rešfords neiziet. Liekas, ka viņš izgāja uz maiņu, bet likās, ka viņš tā kā formā, liec viņu iekšā, viņš labā formā, bet tāds bija treneru lēmums, vārti neatnāca, skatieties paši, kurš vainīgs, kurš nav vainīgs, vai ne? Un ķeramies klāt svētdienai. Ja Nottingham un Brighton izspēlēja tādu diezgan daudz maz rezultīvu neizšķirtu 2-2, šeit diezgan interesanta spēle bija, pats arī šo spēli vēroju, teiksim tā, beigās vēl sarkanā kartiņa, un tā kā, bet kopumā spēle bija diezgan aizraujoša. Es teiktu, ka tiešām bija interesanti, un Nottinghama tiešām uzbruka diezgan maz, bumbu kontrolēja maz, bet parādīja atkal savus zobus un tika pie punktiem, un šobrīd Nottinghama, ir 8. vietā tabulā, 9 punkti viņiem, un solīda arī vārtu attiecību 6-4, tā kā, spēcīgi Nottinghama iesākusi, un visu cieņu šai komandai. Un tātad centrālais mačs Manchester City pret Arsenal. Šis mačs bija tāds ļoti interesants. Uzreiz pateikšu, Haalands, protams, atkal iesit vārtus 10. šajā sezonā, kļuvis par pirmo spēlētāju vēsturē, kurš pirmo 5 maču laikā Premjerlīgā guvis 10 vārtus. Rekords pēc rekorda, tur vispār nav komentāru. Pēc tam Arsenāls nospēlē ļoti labi. Sākumā Calafiori aizsargs iesita vārtus, izkonkurēja Benu Vaitu šajā spēlē no pamatsastāva un iesita viņš vārtus un panāca 1-1. Savukārt nedaudz vēlāk, jau kompensācijas laikā šķiet, Gabriels kārtējo reizi guva vārds ar galvu un panāca 2-1 jau Arsenāla rindās. Šita, Arsenāls izskatās labi, viss būs labi, viņi tā kā spēs šo pārsvaru pārnest uz otro puslaiku, bet kompensācijas laika 8. minūtē, man liekas, ka pirmajam puslaikam bija 7 minūšu kompensācijas laiks, un tur bišķi garāks bija, un beigās Trozārs dabūja sarkano otro dzelteno, viņš tur iegrūda mugurā, ko viņš tur ielicis mugurā, es aizmirsu, bet iegrūdās mugurā, un šeit piešķīra to otro dzelteno kartiņu, visi domāja, nav īsti dzeltenā kartiņa par to grūdienu mugurā, bet kā vēlāk izrādījās, otro dzelteno tiesnesis piešķīra par bumbas aizsperšanu prom, par laika vilcināšanu un Trozāram sarkanā.
Tas iedeva pamatīgu triecienu īstenībā Arsenal komandai otrajā puslaikā, bet par pirmo puslaiku Rodri iedzīvojās smagā savainojumā jau 20. minūtē. Rodri savainojums svarīgs spēlētājs, tiešām svarīgs pretendents tur uz labākā spēlētāja balvu aizdītajā gadā. Maiņa izskatās, ka diezgan smags ceļgala savainojums viņam varētu būt, bet vēl pagaidām nav detaļas līdz šo raidījumu ierakstu. Bet par to pie savainoto spēlētāju sadaļas parunāsim un ātri grib pieķerties otrajam puslaikam. Otrajā puslaikā bumbas kontrola līdz kaut kādai 80. minūtē bija 96% Manchesterē. Nespēja Manchester šo te izmantot, bija nolikts nenormāls autobus, bet autobus salūza. Arsenal salūza un John Stones kompensācijas laika 8. minūtē 90+8 panāca 2-2. Muta sausa, bet šis mačs bija tā vērts, bija vērts skatīties, un City saglabā pirmo vietu tabulā, Liverpool 2, Aston Villa 3, Arsenal 4. vietā un Chelsea noslēdz top 5. Pēc tam Newcastle, Brighton, Nottingham, Fulham, Tottenham noslēdz top 10. Un tabulas lejasgalā Wolves, Everton, Southampton, visām pa vienam punktam, un arī lejasgals ir sava veida intriga. Tā kā izskrējām cauri notikumiem 5. kārtā. Bija ļoti interesanti kārta, es teiktu, un centrālais mačs tiešām nelika vilties un kaut kā tā. Un esam gatavi apstīties, kāda tad ir statistika šobrīd Premjerlīgā. Premjerlīgā ir tā. Par vārtu guvēju, es domāju, nevienam nebija tur pārsteigums, ņemot vērā, kā Haalands spēlē šajā sezonā 10 vārtu viņam. Pārsteigums tīri, ka viņš ir pirmais. Pārsteigums, ka viņš ir 10 vārtus 5 maču laikā, es domāju, ir diezgan varbūt nemilzīgs, bet tas ir jauns rekords, kā jau es minēju, un tiešām jaudīgi iesākt sezonu, bet arī Luis Dias neatpaliek super tālu. 5 vārtu atšķirība, bet viņam arī labs šis te uzņemtais tempiņš vārtu gušanā, 5 goli Luisam Diasam, un seko neviens cits kā Durants, Aston Villas rezervists. Viņš ir rezervists, viņš nāk uz maiņu, un viņš 5 kārtu laikā iesits 4 vārtus, visus uz maiņu iznākot. Tiešām arī super sasniegums. Un seko Jacksons ar 2 vārtiem šajā kārtā un Mbemo arī 4 goli. Pie piespēlēm Bukayo Saka 5, Coles Palmers 4, Muhameds Salahs arī 4 piespēles. Pie piespēļu daudzuma Akanji pārņēmis pirmo pozīciju šeit, tad Bednareks un Danks noslēdz trīnieku. Savukārt pie clean-sheetiem mums ir 3 vārtsargi ar sausiem spēlēm. Tas ir Alissons Bekers, Andrea Onana un Davids Raja. Tālūk izskatās statistika, pamatstatistika, ko Premjerlīga piedāvā. Es domāju, ķeramies klāt X-iem. 3 interesanti X no aizdītās kārtas. Redzam, Coles Palmers pievienojās Chelsea komandai 2023. gada septembrī, un kopš tā brīža Premjerlīgā viņš ir tieši iesaistījies, tātad iesits vārds vēdējos rezultīvu piespēli 39 vārtu gūmos, un viņš šajā te periodā no 23. gada septembra ir top 1 visā Premjerlīgā. Otrais Erlings Haalands ar 38 iesaistēm, Olis Watkins ar 33 ir 3, Muhameds Salahs ar 31 iesaisti, tieši iesaist vārtu gūmos ir 4. vietā. Fantastisks pirkums Chelsea vienībai. Ap šo spēlētāju stabili var būvēt savu komandu, nākotnes komandu. Skatāmies tālāk. Interesants arī fakts. Interesants fakts. Ir tikai 2 spēlētāji vēsturē, kas nospēlējuši 89 un vairāk minūtes un nav izdarījuši nevienu precīzu piespēli visu maču laikā. Un abi šie spēlētāji ir no Arsenal City spēles. Abi ir Arsenal spēlētāji. Viens no viņiem ir Kais Havertz. Pret Manchester City izdarīja 5 piespēles, nevienu precīzu piespēli, uzbrucējs, un Julians Timbers Manchester City spēlē atdeva 6 piespēles un arī nebija neviena precīza. Baigi interesants fakts, 2 spēlētāji, kas to ir iespējuši, un abi vienas spēles laikā, abi no vienas komandas, negatīva, bet statistika, un negatīvs, bet rekords. Un 3. X redzam visvairāk vārti ar galvu 2024. gadā, tātad kalendārajā gadā. Gabriels ir guvis 5 vārts ar galvu, Nikolas Jacksons 4 un Olis Watkins 4. Gabriels neticams ir gaisā, viņam tur vēl virkni tādu zīmīgu rekordu tieši gultajos vārtos ar galvu. Un šis centra spēlētājs guva ar galvu vārds 2. spēli pēc kārtas, un šajā spēlē, teiksim, tā bija diezgan svarīgi tie vārti.
diezgan svarīgi. Nezinu, kas būtu noticis, ja Arsenal nebūtu palikusi mazākumā, bet jā, gaisā Gabriels ir lielisks. Tālūk, izskatījās 3x šajā nedēļā, ar to arī mēs beidzam Premjerlīgas apskatu, X apskatu un laiks ķerties pie mūsu drafta līgas. Kā vienmēr pirmais, ko mēs izdarām, mēs apskatāmies notikumus LFL virslīgā. LFL virslīgā arī fiksēts pirmais neizšķirts man, neizšķirts pret Garkalns Antistārs. Izglābos neticami, paldies Holanam, protams, pēdējā mačā atnesa man vērtīgu to vārtu guvumu. Savio gan piespēlēja, un Savio bija pretiniekam. Nebūtu Savio piespēles Erlinga Holana vārtu guvumā, bet kādam citam es būtu svinējis 5. uzvaru, bet neko darīt. Teiksim tā, ļoti veiksmīgs ničs man, un man pirmā vieta grupā. Aizpucāži šobrīd saglabā 2. vietu, bet priežot Husky un Latvijas Gunner abi pakāpšies par 1 pozīciju, 2 pozīcijas zemāk nostumjot Moto Rīga. Redzam, tabulas lejas galā Sāviens Bebra tiek pie pirmās uzvaras. Apsveicinām Sāviens Bebra komandas menedžeri Kristapu, un es jau viņu apsveicu čatā, bet apsveikšu arī šeit. Un kas interesanti, jā, viņš uzvarēja savu tiešo nosacīt konkurentu šobrīd, Ventavas Vilki, Andrim zaudējums, un, savā ziņā šis tāds derbijs lejas gala, jā, izvērtās, un Sāviens Bebriem maiss vaļā, kā saka, un noteikti tagad gaidām nākamās uzvaras. Kas vēl mums te zīmīga uzvara Viesītas Briežiem, 55 punktu summā pret Mārbas Forestu, labākā punktu summa Edijam šajā grupā šajā nedēļā. Tāpatās Latvijas Gunners sarūpē zaudējumu jau pieminētai Moto Rīga, un tādējādi arī viņu apsteidza tabulā. Tabulu redzam, es domāju, ka šajā līgā noteikti vēl priekšā daudz karstu un interesantu dueļu, kurus mēs arī turpmāk varēsim vērot un aprunāt. Bet laiks aprunāt arī 2. līgu. 2. līgas A grupā. 2. līga, redzam, A grupā jauns līderis, Saugs Bifeļi. Viļķens brīvdomātāji paceļās arī 1 pozīciju augstākus 2. vietu, savukārt trīniekā ielaužās Aizkrauklis vecais rajons. 3 vietu kritums Warrington Leo. Kāpēc tā? Pastamies, kādu zaudējumu piedzīvoja Warrington Leo. Ar 49-50 piekāpās Viļķens brīvdomātājiem. Tādēļ arī zaudējot 1. vietu tabulā. Jānis uzrakstīja man privāti čatā, ko viņš par šo visu domā. Daudz rupju vārdu, daudz salikumu vārdu, tā ka Jānis var droši izpausties arī komentāru sadaļā, ieliekot varbūt tās kaut kādas tur zvaigznītes un dolāru zīmes visā savā tekstā, bet jā, Jānim tiešām sāpīgs zaudējums, lielākā punktu summa gan grupā un 3 vietu kritums uzreiz automātiski, tāpēc, ka tiešie konkurenti jau bija uz pēdām. Redzam, Riga United bez izmaiņām augšlīgatnē 2 vietu kāpums. Šajā kārtā izdevās ar 50-35 pārspēt tieši Riga United. Zemītei arī 1 vietas augšu, 2 vietas lejā nokrita G Spotters un Varkaļa ezernieki, savukārt Beibežu ZMC bija 10. un palika 10. Beibežiem sāpīgs zaudējums pret Saugs Bifeļiem tieši un, jā, bet ir ko cīnīties turpat, jau arī tiešie konkurenti ir nekur tālu, mierīgi līdz 5. vietai, 2 uzvaras un bams 5. vieta kabatā. B grupā pirmās 3 vietas bez izmaiņām Cigravs, Raķets, Ragaciem, Selga, Praulēns, Puškas, visas saglabāja savu vietu, bet 1 vietas augšu pakāpās gan Rolavs Vikingi, gan Rīgas Bedres. Kāpēc tas notika? Pirmkārt jau tāpēc, ka FC Valmiera Mūža nevis FC Valmiera Mūža, bet Inčkalna strādnieki savās 34 punktus pret FC Valmiera Mūžu. Un otra lieta, Rolavas Vikingiem 55 punktu summā pret Praulēns Bonapartiem un Rīgas Bedrēm 59 punkti pret Cigravas Raķetēm arī uzvarā. Attiecīgi pacēlās šī te kopējā punktu summa, lai arī visas 3 komandas tika pie uzvaras, bet punktu summa to game changer mums šeit iedod, ja? Tā kā jā, Mešiem Bebriem arī 1 vietas kāpums izdevās apsteigt Valmieras Montevilli. Bebriem uzvara pret Valmieras Montevilli tieši tajā derby duelī, pozīciju šajā te lielākajā, tādā sīvākajā kapiņā. Es domāju, ka arī labs panākums Linardam un Jurim sāpīgi. Praulēns Bonaparte un FC Valmiera Mūža pārpakšu joprojām bez uzvarām. Ko mēs redzam 3. līgā? A grupā Riga Gunners saglabā 1. vietu, bet redzam 2. vietā Smiltenes Ambas. Plus 1 pozīcija Smiltenes Ambām, arī 12 punkti viņam, un komandas ir viena otrai blakus.
Jelgavas Lakīgang 1 vietas kritums, šobrīd 3. pozīcija. Jelgavas Lakīgang, kas Jelgavas dueli Jelgavas derbijā nospēlē neizšķirt. Nu, lai pilsētā nebūtu ķildas, lai nebūtu problēmas, džeki sadalīja šo te maču uz pusēm, abi priecīgi, jā, noscīti, paspiež viens otram rokas, tiekamies nākamreiz. Bet tas tā, Lielvārds Pelmeņi saglabā savu vietu 4. Griziņkanalu Pirmāni plus 1 pozīcija apsteidza Jelgavas Pantēras tieši. Un 7., 8., 9., 10. vieta bez izmaiņām un redzam atkal Kuldīgas Katlam. Šoreiz zaudējums pret Lielvārdas Pelmeņiem. Un teiksim tā, Kuldīgas Katlam kā neiet, tā neiet. Šobrīd gan tikai otrā punktu summa grupā, bet ar 8. pozīciju tas ir tiešām, man liekas, ka diezgan sāpīgi. B grupā līderis nav mainījies, Balvu Vilki 5/5. Šī ir tā viena komanda, kas ir joprojām bez zaudējumiem. Agris turpina izteiksmīgi šo sezonu spēlēt. Es jau te, man liekas, pagājušajā podkāstā pieminēju, ka viņam labi sakrīt, viss sakrīt. Un arī šoreiz 47 punkti pret Mažai traktoristiem, turpinot Mažai traktoristiem tā kā parādīt šo te pēdējo vietu tabulā. Lai gan punktu summa kopējā starp abām komandām nemaz nav tik liela. Rīgas meistari pārspēja Madrides Upenes, un šobrīd Rīgas meistari ir 1 vietu pakāpušies uz 7. vietu, bet es gribu noteikti izcert Līzuma Fireball. Raivis turpina šo te veiksmīgo sezonas tādu nogrieznīti, un 3. uzvara kabatā 209 punktu summā. Šoreiz pamatīgi tika sagrauta Teikas Kings komanda, kas ir šīs grupas pastarīta, 47/17 plus 30, tas ir jaudīgs pārsvars menedžerim. Visticamākais, ka visticamākais, ka Raivis jau laicīgi varēja svinēt uzvaru šajā te duelī. C grupā pirmās 3 vietas bez izmaiņām, Madonas Spartaks. Kā pateikt, Madonas Spartaks vairs nav 5/5. Pirmais zaudējums Piebalgas ķencis, viņš šoreiz uzvarēja, un Piebalgas ķencis ķer rokā Edgaru, Roberts ķer rokā Edgaru, un abas komandas šobrīd ar vienādu punktu skaitu, bet Madonai joprojām vairāk šie te overall punkti. 3. vietā Melnpils Mountaineers, Kristaps saglabā 3. pozīciju. Rīgas Rausim, Rīgas Tukāniem, Rīgas Star FM, 1 vietas kāpums visām komandām. Izcelšu Rīgas Star FM uzvaru pār FK Tukums 2024. Jānis Romanovskis ar 55/25 pārspēja Kristapu Blanku. Ko, skatīsimies, kā ievirzīsies Kristapa sezona turpinājumā. Šobrīd punktu summa ir mazākā. Varbūt tās ir vērts pamainīt kaut kādus treidus uztaisīt, varbūt ir vērts no kaut kādiem spēlētājiem sākt atteikties. Ja viņš neperformē, tici man, brīvos aģentos ir spēlētājus, kuriem var uzlikt kaut kādu tādu, iedot viņiem kredītu un cerēt, ka viņi izšaus. Jo ir tādi spēlētāji, arī tiem, kuriem šobrīd zem 20 punktiem tajā tabulā, pastamies kalendāru, kādi vājāki pretinieki nāk pretī, galvenais, lai tās minūtes viņiem ir, un es domāju, ka tur var kaut ko salasīt. Pagājušajā sezonā bija ļoti daudz menedžeri, kas šādi te spēlēja, nomet 3, paņem 3, nomet 3, paņem 3 un cīnījās par augstākajām vietām. Viens no tiem varētu būt Viesīts Briežu menedžers, kurš, ja es nemaldos, labi, es neminēšu, Edijs Čibuls var droši ierakstīt komentāru sadaļā, cik spēlētāji viņam palika no drafta sezonas beigās. Tā kā viņš tur diezgan liels rotācijas veids. D grupā pirmās 4 vietas bez izmaiņām, bet man šķiet, ka šeit man ir neliels fails ar pozīciju kāpumu. Mans Excels ir nokļūdījies, neko darīt, tāpēc vietu kāpumus nekomentēšu, jo man šķiet, ka Rojas Jusim ir 1 pozīcijas kritums, nevis 2 pozīciju kāpums. Nav kaut kas salicies, bet, nav svarīgi. Šobrīd redzam tabulu, Ikšķils Enkuri, Vidri Džozola, Rojas Knābi un Jelgavas Panda. Cīrava United Mavericks ir 5. vietā. Cīravai izdevās pārspēt Rojas Jus ar 59/35, bet noteikti gribu arī izcelt Vidri Džozola jaudīgo panākumu pār Užavas Alus un Ventspils 48/17. Šajā grupā, šajā nedēļā īstenībā sīvākais duels bija starp Jelgavas Pandu un Ikšķils Enkuriem, starp šīs sezonas pagaidām viena no labākajām komandām mūsu līgā, starp visām 70 komandām Ikšķilei
+7, bet, tādā vidējā mērogā skatoties, tas tomēr, 7 punkti arī ir diezgan daudz, bet, vērtējot šo grupu, tas tomēr ir tāds, sīvākais duels šajā kārtā, bet Ikšķila izdevās saglabāt uzvaru, saglabāt perfekto bilanci un apsveicam Tomu, visu cieņu Tomam, viņš rullē pagaidām perfekti. Līdz ar to esam izgājuši cauri grupām, un ir laiks apskatīties, kurš tad ir nedēļas dūzis. Nedēļas dūzis ir Oskars Zvejnieks. 60 punkti viņam, 69 punkti viņam, viņš labākais menedžers šajā kārtā, un viņam blakus Nikolas Džeksons. 2 vārti, 1 piespēle, 63 minūšu laikā. Lieliski šādā te laikā savāk 2+1, 3 bonus punkti, protams, arī viņam. Bet, Oskars Zvejnieks ir galvenais varonis, un no 3B grupas ar Magic Siguldu viņam izdevās kļūt par šīs kārtas labāko menedžeri. Visu cieņu Oskaram viņš noskatījās, ka Alisonam Bekaram ir savainojums, ka viņš izlaidīs šo spēli un trāpīja perfekti. Kelheram 9 punkti. Fantastiski šis te moves. Nepaskatījos, vai jau bija sastāvā, visticamākais, ka ne, visticamākais, ka Oskars teicami nostrādāja. Oskar, ja skaties podcastu, droši ierakst komentārā, kurā brīdī pacēli Kelheru, cik laicīgi, bet šis tiešām jaudīgi. Ļoti labs menedžera gājiens izsekoja līdz šai te situācijai. Aizsardzību redzam, Konts ar 9 punktiem, Salāks 6 punkti, centrā MBMO 8, un tad jau Džeksons, Kunha un Evanilsons. Džeksons, protams, labs, Kunha arī šajā te kārtā bija ļoti atzīstami nospēlējis. Apsveicam Magic Siguldu, arī tu esi viens no tiem, kas varētu pretendēt iespējams uz labākā menedžera balvu par aizdīto mēnesi. Top 25, un šobrīd Riga Gunners pirmajā vietā 3A grupa, 3D grupa, Ikšķils Enkuri ir šobrīd otrais par 1 punktu mazāk, par 5 punktiem mazākā līderim ir Madonas Spartakam. Warrington Leo 4. Magic Sigulda noslēdz top 5. Redzam, jā, teicami augšgals izskatās, bet ko es varu pateikt, man prieks par maniem virslīgas biedriem, virslīgas oponentiem. Šobrīd mēs jau esam top 25 iekšā, 3 komandas no virslīgas, pagājušais šeit bija 2, tikai jā, Super Edijs ir ienācis iekšā, un jātur tai virslīgai arī būra. Lai arī mēs augšā skaitamies, visi tādi aktīvie menedžeri, visi tur viens otru grib brīvo aģentu laikā apzakt, bet mēs esam tomēr, mums ir jāmēģina kaut kā šī te summa audzēt. Tālūk izstās top 25, un Slava zālē neko nemainam, nekas nemainās, nav tik liels punktu summas mums. Tā mēs te pagaidām maucam, tā kā bija pirmajā sezonā, pagājušajā sezonā, bet ir viens maiņu darījums. Otrās līgas B grupā, šeit es jau pagājušajā nedēļā ieskicēju šo maiņu, bet viņa nebija vēl noslēgusies. Inčkalna strādnieki saņēma Van de Venu un Hendersonu, savukārt Ragaciemas Selga ieguva Vārtsargu Martīnezu un aizsargu Livramento. Ragaciemas Selgas menedžerim man ir pussliktas ziņas, jo Livramento pirmās spēles spēlēja pamatsastāvā, tad Tripieris sāk ieskrieties, un pagājušo spēli viņš jau Livramento vairs pamatsastāvā nebija. Redzēsim, kā tas turpināsies, kāds izskatīsies, bet, pagaidām tādas ziņas, Vārtsargi ir daudz maz līdzīgi, tur tā, bet, Van de Vens, nezinu, tāds interesants treids, interesanti dzirdēt no abiem menedžeriem, kāds bija tas galvenā doma gājiens šīs maiņas veikšanai, vai vairāk kaut simpātijas, vai antipātijas, vai kā savādāk, bet noteikti kaut kas apakšā tur bija, bet, tā maiņa izskatījās. Tā maiņa izskatījās, maiņas ir visādas, un katram menedžerim ir sava doma. Tā kā tā izskatījās draftlīgas viskopējs apskats, paskatīsimies, kas noticis publiskajā līgā. Redzam, publiskajā līgā mums nav mainījies līderis, un mums nav mainījies arī vicelīderis, un nav mainījies arī 3. vietas ieguvējs. Uz doto brīdi pēc 5 kārtām Linards Iļins ar murgu numur 1, kapteinis bija Salāks šajā kārtā, Mārtiņš Zvaigzne ar Ventspils City numur 2 arī bija Salāks, savukārt Hallanu izvēlējās Reinis Pauzers. Lielākā summa no top 3 gan bija Linardam 79 punkti, tad bija 72 punkti Zvaigznem un Reinim Pauzeram bija 70 punktu summā, bet vislielākā summa no visiem dalībniekiem bija
Edgaram Prauliņam. Viņš summā savāca 94 punktus. Šobrīd gan viņš šajā te mūsu top 25 nav redzams, bet, kas zina, varbūt vēl dažas šādas te jaudīgas nedēļas, un arī viņš būs šeit iekšā. Redzam, no top 25 esošiem menedžeriem neviens nepaņēma nevienu čipu, bet rekur viens menedžers uztaisīja mīnus Pēteris Markots, mīnus 4 uztaisīja, un vai tas atmaksājās, spriediet paši, 70 punktu summā viņam šajā kārtā. Pieķeramies ar izaicinājumam. Izaicinājumu mēs spēlējam vairāk ar draftlīgas menedžeriem. Šeit gan kāds ir iemaldījies arī no malas. Varkaļa ezernieks šobrīd pirmajā vietā, Lion Fox otrajā vietā, Jelgavas Panteras noslēdz top 3. Aizdītajā kārtā labākais Līvāna Līdaks menedžers 38 punktiem. Šeit bija jāizvēlās spēlētāji no Dienvidamerikas. Un viņu Luis Dias pacēla saulītē. Luisam Diasam 2 vārti, kapteinis bija uzlikts uz viņa formas un jaudīgi. Turpināsim sekot izaicinājumu līgai arī turpmāk. Ieskicēsim nedaudz fantasy segmenta sadaļas, ātri izskriesim cauri savainojumiem. Esmu nedaudz updatojis šīs te slaida tabulas, lai vieglāk mums ir saprast, kas tad spēlētājiem ir noticis. Tātad sarkanā krāsā ir spēlētāji ar kaut kādām izmaiņām. Visticamākais tas ir atgriešanās laikā, vai arī tas ir jauna trauma. Skrienam cauri Odigāram. Lai arī teica pāris nedēļas, šobrīd nav precīza laika. Visu laiku tika minēts tur 3-4 nedēļas, tagad mēs nezinām, gaidam jaunākās ziņas. Trozārs, Red Card, kuras es arī ielicis RC, tātad Red Card atgriezīsies 5. oktobrī, varam viņu sastāvā nelikt, lai sēžu soliņu vai metam nost. Magints, pagaidām nav zināms, kad atgriezīsies augštelpu savainojums viņam. Arī varētu būt diezgan nopietns. Visa novembris tikai prognozēta atgriešanās, arī sāpīgi menedžeriem, potīts savainojums viņam. Rhys James, šis te atveseļošanās laiks malējiem aizsargam, laikam jau bijušajam Chelsea kapteinim aizvien pagarinās, augštilpas savainojums, nezinu, kad būs atpakaļ. Mikolenko, septembris 28. viņš bija apslims, nekas īpašs. Vinicius no Fulamas, oktobris 5. ikras pēda savainojums. Alisons Bekers uz nākamo kārtu uz jautājumu zīmes, tas ir 28. septembris, nezinu, vai būs, diezgan varētu būt arī triki. Viņam augštilpas savainojums. Kevins De Bruyne cirkšņu savainojums šķiet kaut kas līdzīgs kā pagājušu sezonu, redzēsim, nav atlapšanas laiks pagaidām skaidrs, sāpīgi menedžeriem. Rodri savainojums noteikti ir sāpīgs Manchester City komandai, bet viņš nav tik sāpīgs varbūt fantasy menedžeriem, viņš ir sastāvos, bet viņš nav tik sāpīgs, jo Rodri, lai arī viņš tur pagājuši gadu cita vārds kaut kāds iekšā, bet viņa tā pamata elements nav tāds. Ceļgala savainojums, klīst runas, ka varētu būt nopietns ACL, jeb krusteniskās seitas savainojums, cik nopietns, gaidam updates. Gibbs Whites no Nottinghamas arī viņam sarkanā kartiņa, atgriešanās 6. oktobris. Un visbeidzot West Ham United uzbrucējs Fulkruks, 28. septembris, ikra pēdas savainojums. Viņš ir diezgan liels basts šajā sezonā. Nav vajāga viņu turēt. Brīvie aģenti izskrēja cauri visām grupām, tādi zīmīgākie Onana no Aston Villa, Adama no Fulamas, Mavididi no Leicesteras, Mario Lemina no Wolves, Arsenal centra spēlētājs Portīs, Sabozlais no Liverpoolas, Savio tas ir no Manchester City. Ir viņam tas spēles laiks, redzēs, kā tur tulītās varbūt kaut kāds rotācijas ieslēgsies, Foldens atpakaļ redzēsim, bet ir labs, es domāju, arī var ņemt. Skatīties, Leicester Ndidi. Jā, ir grupas, kurās ir Kunha pieejams. Es teiktu, ka ņemot vērā, ka viņš pagājušajā gadā spēlēja, tas, ka viņš sezonas sākumā tur nesita, tagad viņš atnes tev punktus. Vai viņš pirmajā spēlē iesita, tad 3 kārtas vai 4 bija klusas, un tagad ir iesita 5. Es teiktu, ka tas nav. Viņam nevajadzētu tur stāvēt, jo uzbrucēji tomēr nav tik liela tā te izvēle Wolves tur. Martinelli, Arsenal spēlētājs, arī mētais brīvos aģentos, arī viņam potenciāls nest uzbrukumā punktus. Gumaireš un Calafiori. Arsenal, Calafiori, nezinu, kā izskatīsies šī te rotācija. Tagad Bens Vaits tika nosēdināts pret Manchester City, interesants lēmums. Redzēsim. Pagājušā gadā labākais fantasy aizsargs Bens Vaits nespēlēja pamatsastāvā. Kaut kā tā, bet pēc tam viņš iznāca viņu puslaikā pret Saku nomainīja un viņš bija atpakaļ, jo Arsenal gribēja nostargāt 2-1. Bet, interesanti. Ja kāds no Arsenal zina kaut insaidiņu, droši vien tam čatā.
Stabilie punkti. Es neskriešu cauri spēlētājiem. Tottenham, City, Aston Villa. Labs grafiks nākamo 3 kārtu laikā. Tad tie spēlētāji apakšā nav tik nosacīti svarīgi. Šajās komandās tur jāstāsta rotācija, bet visi, kas spēlē šajās komandās, ir vērtīgi aseti. Un pie var izšaut Evertonu, Crystal Palace, Newcastle, Ipswichu. Es domāju, nāk tā sausā spēle lēnām, sakārtojās tā aizsardzība, redzēsim. West Ham, Wolves, Manchester United ir Brentfords pretinieki. Arī interesants grafiks. Un Nottinghamai, Fulham, Chelsea, Crystal Palace. Nottingham māk iekost. Redzēsim, vai iekodīs šīm komandām, bet arī no šīs komandas ir vērts skatīties asetus tieši drafta līgā. Standarta Premjerlīgā es teiktu arī var skatīties, it īpaši, ja vai kaut kādus zemā budžeta spēlētājs. Punktu līderi, ātri skrienam cauri. Vārdsargs labākais šobrīd Raja, Sančes 2, Onana 3. Starp aizsargiem Arsenal aizsargs Gabriels, Liverpool aizsargs Aleksandrs Arnolds un Manchester United aizsargs Dalot. Viss sarkans. Midfieldā Luis Dias pārņem vadību, apsteidzot Mohamedu Salahu, savu komandas biedru. Un trešais ir Coles Palmers. Pie uzbrucējiem Haalands nolokots pirmajā pozīcijā, domāju, visu sezonu. Nikolas Jacksons, Maločiks 2. vietā, Welbecks numur 3. Interesants šobrīd šis te ārpus pirmās vietas, interesants izkārtojums uzbrucējiem. Boots, Welbecks, Jacksons, visam trauma sāpīgi. Durants, redzam, Durants vispār. Benču spēlētājs. Ļoti jaudīgi. Nu ko? Esam finišā. Un ātri izskriesim cauri kalendāram. Spēles sāksies 28. septembrī. Sāksies tas ar Newcastle United Manchester City dueli. Redzēsim, kā šis beigsies. Es domāju, ka Newcastle var parādīt zobus, bet vai parādīs? Nezinu. Arsenals, Leicester, Brentford, West Ham, Chelsea, Brightona, Evertona, Crystal Palace, Nottingham pret Fulham, Wolves pret Liverpool. Tālūk ir sestdienas spēles, svētdienas mačos 2 mači. 16:00 pēc Latvijas laika Ipswich pret Aston Villa. Olijs Watkins varētu arī salasīt kaut ko. Interesanti būs paskatīties. Un Manchester United pret Tottenham. Tas ir centrālais mačs šobrīd uz šo kārtu. Un pirmdien šo kārtu, 6. kārtu noslēgs Bournemouth pret Southamptonu. Bet jautājums šoreiz ne centrālā mača kontekstā. Man interesē, vai Everton beidzot tiks pie sausās spēles. Pret Crystal Palace spēlēs. Vai izdosies? Skatīsimies. Es novēlu Evertonai sauso spēli. Ne tāpēc, ka es tur salēlīju Pickfordu, bet viņi ir pelnījuši. Cik var šitā rīt iekšā? Tas tā. Ko vēl es gribēju pateikt? Nākošajā podkastā, kas būs jau pēc 6. kārtas, mēs ar Andri salozēsim kausa izcīņas turnīra 1. kārtu un vispār zarus, jo jau 7. kārtā startēs kausa izcīņa. Tālūk, izskrējam cauri dažādām lietām, dažādiem notikumiem, fantasy līgai, Premjerlīgas notikumiem. Ja kaut kas sāp, kaut kas patīk, kaut kas nepatīk, viss slikti vai viss labi, rakst komentārā. Abonē kanālu, tūlīt mēs būsim jau 600 abonentu savākuši. Man liekas, super skaits priekš Latvijas fantasy līgas. Un tiekamies nākošais. Lai jums forša nedēļa, forša nedēļas nogale un Premjerlīga ir kruta. Čau!